Ārzemju mašīnā es pabraucu puskilometru, principā adrenalīnu un var uzsist tikai ar ātrumu vai vēl kaut ko. Tā nāk vienkārši miegs, jā. A šeit es braucu, tu visu laiku tā jūti kaut kā, stūre spēcīgāk jāpagriež. Līkumu neveiksmīgāk ņemsim. Uzreiz reāls adrenalīns, jo tur jānotur vēl kaut ko un viss. Bet tas nav adrenalīna dēļ, tas ir tieši tāpēc, ka es jūtu, ka man patīk. Vēl jā, ja jau cilvēkiem patiešām dažreiz es skatos patīk paskatīties. Nu tā lūdzu, baudiet, tad es arī braucu ar mašīnu, jā. Viss jā. Nekad īpaši neesmu no tā viedokļa iedziļinājis mašīnā, lai tagad saprastu, kas kur ir. Es zinu, motors kaut kur ir, jā, un viss. Man mašīna ir pārvietošanās līdzeklis, tāpēc labi, šoreiz te nedaudz ir pavākts ārā, bet principā kā man draudzene pārmet tev mašīnā, kā noliktavā, jā, man ir viss principā. Man, es saku, spilveni, parasti cirvji, lāpstas līdzi un vispārējais, jā, kas notiek, lai es varu uz vietas palikt. Pie tam vēl visādi gadās sausiņa, limonādes piemestas, lai būtu arī ēst, ja es iesprūstu uz dienu. Par to, ko mēs viens pats vai ar māsas vīru ar šo džipiņu, es tieši tāpēc iesaucu, jo mēs pa maksimāliem, kā saka, braucot uz zveju pa visādiem bezceļiem, viņam principā no tā viedokļa, redzi, tajā pusē laikam vairāk redzēts, viņam ir, te viss izlocīts no domkratiem. Domkrats ir salausts, jo, viņš ir kāries, viņš ir nests uz rokām, staipīts, principā, kā māsas vīrs saka, Džek, es te ar savējo tur, parasto kaut kādu neizbrauktu, jā, visu cieņu, ka tu ar tādu, ka mēs esam tikuši pāri, un tāpēc es arī viņu kaut kā par džipiņu iesaucu arī. Un paši mēs gandrīz tam piekrītam to, kā uzaicinājumu uztveram reāli, jā, brauksim uz to, tiksim, netiksim. Varbūt tiksim šoreiz. Netikām. Netikām. Jau pierastā, pirmās reizes bija tāda panika, izkāp, ko tagad dari? Tik stulbi, tu tagad stāvi, ko dari? Tagad jau tā vēsts, tā izkāpjam. Apēja apkārtā, pastumdies tā. Labi, stundu paši padarbosimies, ja nevarēsim, zvanīsim kaut kādiem vietējiem apkārt. Stundu parokamies. Cerība ir, vai vēl vienu stundu upurēsim. Hopši izgrūžamies. Citreiz tā pamēģinam, variantu nav. Gatī, mēs te braucām, varbūt tu varētu, labi būšu. Tu viņu kopi tāpat kā tagad, tur nesaspringst īpaši. Cik vēl viņa būtu uz strīpes, cik dabas? Līdz 5 lielākais, es domāju, tomēr. Jā, jo saprotu, es nekad tādu baigu uzmanību, es saku, neesmu pievērs, jo tiešām, ja rēķinu viņai būs 20, un es paskatos, kur man tur kaimiņu garāžas džekiem ir tiem moskvičiem pa 25, 30 gadi, un tu pienāc, un viņam viss laistās. Jā, tas ir tas, ko es saprotu, ko es varētu darīt pensijā, kad tu atnāci, noberzi disku, ieļo, izņēmi paklaiņus, ielēji tur eļu, visu, lai nerūs. Un viņi to dara, jā, viņiem viss spīd laistās. Man vienalga, es tā padomāju, protams, arī tas, es neesmu nobraukājis daudz, reāli ir kaut kādi 135 000, principā. Bet, kā es saku, toties kā ir zvetēts, jā, tas ir vai ne tā kā viņu uz dārzu un atpakaļ. Man tad tie ir braucieni, teiksim, Borovas ziedu laiki, visa tūre, viss Limbaži, Valmiera, Gulbene, Kuldīga. Laikam Liepājā un Ventspilī nebija ar viņu, bet principā ar šito te saproti, visur ir valēts tā, ka tu izbrauc 2 dienu laikā 1000. Un pie tam cik ir reizes tā, ka ir reāli jāskrien. Es esmu, kā saka, nepatīk to teikt, bet esmu tos noteikums pārkāps tā, ka cik viņa iet tos 130, tikai arī esmu spiedis pie tam pa lauku ceļiem. Tu kavēji uz koncertu. Un tā es pāris reizes atceros tā, ka man tā vokāliste vienkārši ir iekrampējusies priekšējā sēdeklī, sēdējusi vai tur džeķi un vienkārši klusē un vienkārši vālē, jā. Jo tu saproti, viņi saprot, ka labākais ir nerunāt, jo jebkurš vārds var izsist. Un tu vienkārši mēģini, kā saka, saplūst ar mašīnu un vālē pa iekšējām maliņām, ārējām, tiem lauku ceļiem tik iegries un viss tur arī visādi, kā saka.
briesmu šausmu stāstiem. Mašīnas zina, izpriecām. Uzspridzināt, nofilmēt, kā karjerā iebrauc vai vēl kaut ko. Un te es piekaramu atslēgu. Un šeit caur apakšu un pie stūres. Un te reāli šito ķēdi. Aiztaisoju šitā te. Šite, tā aiztievu, šite aiztaisu un viss. Lai, nevar vismaz, lai nevar tālu aizgriezt, ja kaut ko, kā saka, un kad naktī kādreiz pie mājas atstāja, tad tā es arī atstāju ar reāli. Laiks, kad zinām, runāt. Protams, ka ir forši ar komfortu un visu pārējo, bet kāpēc ne tā? Ir ceļš, ja, teiksim, es nebraucu super garos gabalus zveja, teiksim, tagad Rēzekne, Gulbenes rajons, jā, 80 turp, 80 atpakaļ, vai 100, 200 kilometri. Un tas ir forši, tu tur brauc un, kaut kā, nezinu, jā, man patīk vienkārši, jā. Es saku, man liela daļa 100% apgalvos, ka tā ir tikai izrādīšanās. Nezinu, katrs lai spriež kā grib, principā, jā. Vēl viens sīkums, ko es esmu piefiksējis, redzu, kas nāk ar gadiem tā, ko jauniešiem nesaprast, jā, kadot es eju un kādi bērni tur ierauga vai tādi pusauģi, un šitā replika, mašīna atradusies. Un ja viņiem, kaut kādu glupu jautājumu vai vispār kaut ko uzdot, tad man parasti ir tāds, tikai viena replika, Džeki, kad jums būs tik daudz naudas, lai tādu mašīnu uzturētu. Piebrauciet pie manis, tad arī parunāsim. Ārzemju varētu sakrāt un tam līdzīgi, jā, un kad visi, pārdot, es pa 40 paņemšu metalu lomam. Dei, tu gulēt, Džek, man viens ritenis maksā 30 lati, 4 riteņi jau 120, es tev viņu mazāk par 350 lati nedošu vai vispār nedošu, jo tāpat brīdī visi saka, man jā, tādi garāžā ir, jautājums, cik no tiem, kas ir garāžā, ir braukšanas kārtībā, jā. Tagad braucu, zināju, ka vienam tur skolas biedra tēvam, skaidrs viņš man nepazīst, bet tas ir mazsvarīgi, ka viņam ir Moskvičs, jā, pagalmā. Un tad, kad man par tām lampiņām vēl tur kaut ko sāk piesieties, es domāju, ka stikliņos, arī varbūt vaina, ka, stikliņus paprasīšu, samainīšu vienkārši uz apskati vai vēl kaut ko. Un es piebraucu, es saku, tev tur Moskvičs stāv, mums kaut ko varam da man 2 Moskviči stāv, man ir motors un vispārējais, man tikai nav laika. Un viss ir, kā jā, viņš brauc ar to savu Volkswagen Universālu vai kaut kas, un viss, un jā, es brauc pagalmā, skatos pareizi. Viens zaļš, viens balts stāv Moskviči, viss motors Džekam ir, laika nav, naudas saņemties. Tā, ka tie, kas, kā saka, nav nekas foršs. Džeki, nav foršs. Tad, kad jūs to varēsiet, tas brīžiem ir arī ekskluzīvi tāpat brīdī. Jā? Tāpēc es saku, kad es ieraudzīju Rēzeknē tagad, ka vienam ir ar melnu svītru te tādas izgreznojums, vienam esot kaut kur spoileris, vēl kaut ko Džeki ir izrakuši, saprotu. Un tas tāpat, es saku, ir gan vērtība, gan interesanti. Es taču arī, ka rādās vai es zīmējos labi, cits zīmējas lasot markas vai vēl kaut ko, jā, tikai savās aprindās filatēlis. Man sanāk ir uzkrītošāks, tā ka varbūt zīmēties vai tam līdzīgi, jā, bet, jā, tas apzināt, jo, man patīk, es saku, rēķini, tā ir tā sajūta, ka viss gadus, kā viņa parādījās, ka es visu laiku ar viņu esmu braucis, un tā ir kā mīļmantiņa. Saprot, no tām ir grūti šķirties arī apmēram. Kā tu tagad tur vienmēr kaut ko izmetīs ārā vai vēl kaut ko, arī bērns no rotaļlietām ar lielu nepatiku šķirās, jā, vai vēl kaut ko. Jubilejs svinēs nākamgad 13. jūlijā. Jā, es tagad domāju, kā saku, bija jau tā doma spridzināt, bet, labi, gan nespridzināšu, varbūt vienkārši aizbridzināšu. Bet tu domā likt mierā viņu? Bet, nezinu, es ļoti ceru, ka es tā nedarīšu, jā. Es domāju, drīzāk, ka es tiešām domāju, ka toreiz es atceros, ka 100 000 mēs tā kā, kaut gan jā, tā vienu laikam izlaistījām pa mašīnu. Es domāju, jā, ka es tomēr viņu tā zolīdi noliešu ar šampi, varbūt pat ar alkoholisko, lai gan parasti noliešu ar šampi. Jā, pateikšu viņai klusiņām paldies un turpināšu braukt vēl, kamēr tehniskā.